es par šo laiku tikai visu laiku domāju par to, ka man šeit milzīga problēma ir tas, ka kaut kādi, kas ir dopamīna iegūs elementi mūsdienās, ir ļoti daudz telefonā. Un it īpaši jauniem cilvēkiem vēl jau vairāk redzēt, ka kāds šādā vecumā, pa miegam jau kustina pirkstu, principā, šitā rēģējot uz Instagram vai TikTok vai kāda īsa formas video, un ka tā ir tāda pasaule, kurā pat cilvēks gan izvēl dzīvo, ka prāts nav šeit, prāts ir te. Un no tā man šeit tiekot ārā saprast, ka prāts arī var būt te starp mani un kādu cilvēku, kas man pateiks kaut ko daudz interesantāku, kura dopamīna izdeve ir nevis uz šo mazo brīdi, bet uz nākamo gadu un 2 iespējams tā. Kā man šķiet, ka man tas strādā ir kaut kāds gandrīz vai pat uz eksistenciālismu, vienkārši saprast, kas ir manas vērtības, vai man vērtības ir šitās mazās lietas, kas patiesībā nav manas, vai arī manas vērtības ir tiešām tas, kas man interesē un kas man pilnīgi noteikti interesēs, tāpēc, ka es esmu veidots no manas vecmāmas, no maniem vecākiem, tāpat kā vecākiem, ka tas esmu patiesībā es, nevis es esmu tas, kas ir kaut kādi citi cilvēki, estētika un estētiskās vērtības un tā tālāk. Un vienkārši par to ierunāties saprast, ja es dzīvoju savu dzīvi, tad lai es dzīvotu savu dzīvi. Tagad sāks atbildēt uz jautājumu, kas tu esi, tad tās atbildi arī parādīsies.